Šodien es jums parādīšu, kā es vērpju ļoti īsu sunīša vilnu. Šeit ir mana darbnīca ar elektrisko vērpjamo ratiņu no Ukrainas. Meistars Nikola, kam krievi nobumbojuši visu māju, darina brīnišķīgus rīkus. Man viss ir no viņa. Un šeit ir karderis. Lai dabūtu kopā īso somu špica koras vilniņu, es izmantošu savdabīgu salīmējumu materiālu, aitas kārsumu un mohēras kazas kārsumu. Somu špiciem, kā jau ziemeļu suņiem, ir ārkārtīgi silta un mīksta pavilna, bet aktu posts tā ir ļoti īsiņa, bet labu mantu jau nedrīkst laist vējā. Tāpēc ņemšu talkā zvērus ar garu vilnu, aitu un mohēras kazu. Tā kā kora ir tikko ķemmēta, tad vilniņa nav jāplucina. To uzreiz var laist uz kardera adatiņām. Un izķemmējam tikai ar kārstuvi. No sākuma es ņemu lielo kārstuvi, un pēc tam jau kārta arī mazajai kārstuvītei. Kad krietna sauja suņu vilnas uz kardera adatiņām uzstiprināta, tagad lieku pa virsu aitiņu, bet nevis no apakšas, bet šādi, lai tikai pa matiņam tas uzstiprinās. Jo garajām vilnām ir tāda mode, ka tā tik ņem tikai savu sugu, un tas sunīts paliek novārtā. Kad uz kardera adatiņām uzķērusies pietiekami daudz vilna, tad ņemu nost un taisu kodeļu. Es netaisu pārāk liels kodeļus šīm īsajām vilniņām, jo tad viņi tur jau tā ir grūti bez kunkuļiem savērpt. Un tā ar tādu īpašu īlenu noņem visu nost. Tur ir apmēram kādi 20, 25 un augstākais 30 grami. Uztaisu kodeļu un tad jau laiks vērpt. Vērpt īsu suņu vilnu ir samērā nervozi, tomēr šie garie aitas un kazas vilnas matiņi dod tādu pamatu, kur vilniņai uzķerties, bet tāpat šķetinot, es vēl šķetināšu klāt merīnu vilnu. Un beigās uzadīju pirmo izmēģinājumu maucīti, lai redzētu, kā tad kora īsti vērpjās. Burvīgi! Ja es izķemmēju savu sunītu un īsti nezinu, kur likt vilniņu, atdod šo labo mantu man. Vēlos ļoti izmēģināt, kā vērpjas dažādu šķirņu suņi, jo ir tāda amerikāņu grāmata, kur apgalvo, ka savērp var teju visu, gandrīz vai pliko suni arī.